Ieklausīsimies vārdos no 5. Mūzes grāmatas, 8. nodaļas. Zini savā sirdī, Kungs pamāca tevi, kā cilvēks mēdz pamācīt savu dēlu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, ka Tev nav vienalga, kas ar mums notiek un kā mēs dzīvojam. Ir tik labi apzināties, ka ir kāds, kas ir ieinteresēts manā dzīvē, jo pasaulē ir tik daudz vienaldzības. Un pat ne tādēļ, ka mēs būtu kaut kā īpaši ļauni. Nē, mēs vienkārši esam pārāk aizņemti ar sevi, ar savām rūpēm, raizēm un vajadzībām, ar saviem pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem, ka nepamanām cilvēkus sev līdzās, nepievēršam viņiem uzmanību. Tā mēs pret citiem, tā citi pret mums. No vienas puses mēs ilgojamies pēc uzmanības, akcepta, novērtējuma, bet vienlaikus turpinām viens otram iet garām. Tādēļ pateicamies, Kungs, par iedrošinājumu, kuru Mūzes reiz izteica tavai izredzētajai tautai, ka tu uzlūko savus ļaudis, līdzīgi kā labi vecāki vēro un gādā par saviem bērniem. Ir viņiem līdzās, pamāca viņus, aizrāda viņiem, iedrošina, palīdz viņiem kļūt gudrākiem, stiprākiem, atbildīgākiem, lai viņi paši varētu nostāties uz savām kājām, lai viņi paši varētu sākt dzīvot savu dzīvi. Tas nenozīmē, ka atvedis viņus līdz apsolītās zemes robežām, tu viņus pamet savā vaļā. Nē, tev joprojām rūp, tu joprojām gādā, tu joprojām esi pieejams atbalstam un pamācībai. Tikai iniciatīvai tagad ir jābūt viņu pašu rokās. Jā, debes Tēvs, tā ir tāda smalka, brīžiem grūti nosakāma robeža. Cik tālu mēs esam nu jau pieauguši, neatkarīgi, pašpietiekami, pilnībā atbildīgi par savu dzīvi un tajā notiekošo, bet kuros brīžos un kādās situācijās mēs drīkstam apzināties, ka joprojām esam un aizvien būsim tavi bērni, kuri drīkstam cerēt uz tavu klātbūtni, tavu padomu un palīdzību. Šo līdzsvaru laikam mums ir jāmācās visas dzīves garumā. Taču neatkarīgi no tā, vai esam kaut ko iemācījušies vai nē, vai esam kļuvuši pieauguši vai nē, tavu attieksmi pret mums nemaina nekas. Tu, Kungs, aizvien esi mūsu pusē. Tu esi ar mums, ja vajadzīgs, mūs iedrošinot, ja nepieciešams, mūs pamācot. Uz to, Kungs, mēs ceram un paļaujamies arī šajā dienā. Tu jau zini, mēs iesim, darbosimies, mēģināsim tikt galā ar uzdevumiem, izaicinājumiem. Mācīsimies arī atpūsties, mācīsimies arī baudīt un priecāties. Kādos brīžos mums izdosies, kādos varbūt arī nesanāks. Par kaut ko mēs būsim priecīgi, par kaut ko savukārt pārdzīvosim
un nervozēsim. Palīdz mums tādēļ dienas gājumā atrast kādu klusāku un mierīgāku brīdi, kurā varam uz mirkli apstāties, norimt un ieklausīties. Vai tev gadījumā nav mums kas sakāms? Kā tu vērtē to, ko darām, to, kas ar mums notiek? Ja tu gribētu mums sniegt kādu padomu, kas tas varētu būt? Jā, Kungs, palīdz mums kļūt apzinātākiem, atvērtākiem, jūtīgākiem pašiem pret sevi, pret to, kādi esam, ko darām, kā jūtamies ar to, kas mūsu dzīvēs notiek. Palīdz mums sadzirdēt un sajust tevi, tavu klātbūtni. Tu jau mūs uzrunā ļoti dažādi un daudzveidīgi, caur mūsu sirdsapziņu, caur sastaptiem cilvēkiem, caur notikumiem, kuriem ejam cauri, caur tavu atklāsmi rakstos. Un ja vien mēs vēlētos, mēs varētu atpazīt tavu tuvumu ļoti dažādās situācijās savā ikdienā. Jā, kādreiz mums varbūt traucē mūsu pašu pieredze. Mēs esam piedzīvojuši uz sevi vērstu neapmierinātību, nepacietību, aizkaitinājumu un kritiku. Varbūt pat paši tādi esam bijuši pret citiem. Un tad mums liekas, ka tā vai līdzīgi rīkojies arī tu, Kungs. Taču Kristus mums atgādina, ka tevī nav tumsas un naida. Tevī ir gaisma un mīlestība. Tu raugies uz mūsu dzīvi un ikdienas gājumu visā savā lēnprātībā, labvēlībā un pacietībā. Ja vien mēs spētu tevi sadzirdēt, tevī ieklausīties, tevi saprast, tev uzticēties, mēs paši sev aiztaupītu tik daudz liekus pārbaudījumus un pārdzīvojumus. Tādēļ palīdz mums būt atvērtiem tavai klātbūtnei un tavai svētībai. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.